Teritoriālā reforma 2009. gadā kādreizējo Bauskas rajonu sadalīja 4 dažādu izmēru novados. Visiem novadiem gan joprojām ir kopīga būvvaldes sadarbība, notiek arī starp bibliotēkām, kā arī turisma un daļēji arī izglītības jomā. Šomēnes jau otro reizi visu kaimiņu novadu vadītāji sēžas pie sarunu galda, lai vienotos arī par kopīgu civilās aizsardzības komisijas un pašvaldības policijas izveidi. Ar Rundāles novadam ir jau savu pašvaldības policija ar vienu policistu arī, bet, saprotams, ja mēs veidojam kopīgu, arī Bauskas novads, Rundāles novads un Iecavas novads, tad policijas darbs noteikti būtu pilnvērtīgāk. Vienkārši jāredz, kāda tā varētu būt tā labākais sadarbības modelis. Ja mēs kopā viņu veidojam, tad loģiski mums ir jāskatās, kā būs ar strādniekiem, ar darbiniekiem. Ja mēs viņu neveidojam kopā, tad mums ir ļoti lieli ieguldījumi. Kaut gan mums jau šā gada budžetā jau ir paredzēti līdzekļi, lai varētu uzsākt šo policijas veidošanu. Tomēr, ja par atsevišķiem sadarbības punktiem novadi vēl spēj vienoties, tad pavisam cita aina paveras, domājot par varam iecerēto jauno teritoriālo reformu. Jo šos 8 gadus jau šajā teritorijā strādājot, jūtam, ka ja tā teritorija vēl palielinās, tad gan no pakalpojumu sniegšanas viedokļa, gan arī no tās pārredzamības viedokļa, kad tas varētu būt pat pa lielu tā teritorija. Pret lielāku novadu izveidi, neatkarīgi no tā, kāds būtu modelis, ir arī citi Bauskas apkaimes novadu vadītāji. Bauskas mērs atgādina par neizpildīto solījumu asfaltētu ceļu uz novadu centru no visiem pagastiem, bet iecavnieki nevēlas kļūt par lielu novadu nomali. Nav neviena datu, nevienu faktu, ko tad ir nesusi, kādu labumu ir nesusi šī iepriekšējā reformā. Ja tiešām ļoti strauji turpinās samazināties iedzīvotāju skaits, tad tā var būt objektīva nepieciešamība, bet mākslīgi to veidot nevajadzētu. Pēc reģionālās attīstības ministra ieceres saglabājoties esošajai situācijai, līdz 2028. gadam no pašreizējām 119 pašvaldībām būtu jāizveido 20 līdz 30 vietvars.